draugi, jau otrajā Kurzemes ziemas kausa posmā esam šeit, tai pašā Vaņodē, bet šoreiz mums ziema ir gan uz zemes, gan gaisā, gan apkārtnē, tikai kalendārā, un dalībnieki ir sabraukuši praktiski to klašu līderi, kas jau parādīja savu līderismu pirmajā posmā, ir klāt arī šodien šeit. Lielākais pārsteigums mums bija 4-veidēji ieskaita, kur Kristapstenis, Acis Priedoliņš un Ivars Mielovs dalīja uzvaras savā starpā. Katrā klasē uzvarot vismaz viens no šiem sportistiem. Tāpat arī mums ir vecmeistars Modris Žentiņš, tāpat mums ir jauniečaļi Linārds Jasons no Ventspils FED klasē. Iespējams tikai to, iespējams ne, redzēsiet, protams, aplaudēt viens otram, sadalot kausiņus. Čau! Это драйвер Ярматас Гележинис. Мы были здесь прошлый год, нам все понравилось. Там 2 этапа мы проехали, и потом подумали, что будем ехать на 25-й год весь чемпионат. Он занял 2 первые места. Одно в Kids, а в другое в Junior. Было там на Kids не очень там трудно, а на Junior так секунда на секунду. Но он выиграл. Еще бы могли там несколько секунд бы хорошее. Но так все неплохо. Я там чуть-чуть помог, там ему сказал прямо там на тормоза. Но так все он сам сделал, как и все прошло хорошо. Машина у нас Yaris Sport 1.5 мотор, стандартный автомобиль. Хорошие резины. Автомобиль очень легкий. И что? Рулить надо хорошо. Это хорошая тренировка нам на ралли-кросс. Man gāja labi, patika. Sniegs ir sniegs, un līdz ar to arī ziemas posms liekas daudz labāks. Man patika, šoreiz bija tas sniegs, varēja izvērtēt, kā man gāja iepriekšējās sacensībās, kā man gāja tagad. Nu, teikšu, kā ir, sniegs ir labs, un es ceru, ka arī atlikušos posmus sniegs būs, lai var turpināt arī šādā garā. Īstenībā kļūdas es baigi nemanīju, jo svarīgākais bija nesagriezties, tāpēc varbūt brīžiem likās, ka mans temps ir lēnāks, bet pēc brauciena, līdz ko es viņu nobraucu un atgriezos atpakaļ, gāju pasīties laiks, es sapratu, ka man laiks ir bijis labāks nekā iepriekšējais brauciens, tā kā šoreiz kļūdas nemanīju. Ja es esmu kaut kur kļūdījusies, tad, protams, es izanalizēju, kas ir bijis par vainu, un tad es cenšos labot šo kļūdu, lai nākamajā braucienā būtu labāk. Nu, prātīgi braucu un pieredzīt, un viss kārtībā, tā kā pirmā vieta arī izdevās. Es visiem novēlu veiksmi un izturību trasē, lai mašīnas nesaslid, nobraukt stabili un lai visiem tiešām veicās.
labi. Ātrums ir liels, tehnisks sadaļas ir trasē, tehnisks sektori. Var daudz sašūties, bet var arī daudz vinnēt. Tā priekš bišķi tā kā zemāk ir un aizmuguri augstāk. Un es tā kā bremzēju, un tur ir tā kā līkumiņš, un es tā jūtu, ka tā aizmuguri grib tā kā skriet pa priekšu, un to gāzi dodu, bet nu, tur jau vairs nav kur dot, tur jau ir jau apakaļējošais viķeris, nu jā, un tad tur tā man apmet otrādi vienkārši, bet nu tā sanāca, tā gadās, arī večiem tā gadās. Tur, kur dubļainā daļa pašā galā, tur ir visslidenākais, tur visu laiku var izgriezties. Trasa forši turās, tur tik ir pa bedrītei, bet tas laikam pie lietas piedarās. Bet tā forši ir, jā, patīk. Prātīgi jābrauc, jāturās, kur ir savs asfalts, nu nevajag putrā braukt iekšā un sniegā galvenais. Vienā tur brīdī to aizmuguri izmet, tā kaut kur uzmet augšā kaut kur, un tad tā aizmuguri lido, un tu ar to purnu esi tā kā meklē to ceļu, un tad tajā brīdī domā, kas tagad notika. Šitā ir Hondiņa leģendārā Civics vecais, viņi ir dabūti trīs, ja nemaldos, mani čempionu tituli supersprintā Latvijā. Un vēl Krusdēls Varis vēl arī vienu gadu novinnēja, točni zinu viņu. Nu, protams, te daudz kas ir mainīts no tā izpildījuma, kas bija toreiz. Motors ir nomainīts, ir kaut kāds salikts no visādām mašīnām, tur Hondām kopā, tur no džipa bloks ir un galva vecā, 1.6 galva, tad tur ir, nu, baigi jau nekas tāds nav, bet, nu, kaut kāds diferenciāls tāds, nu, galīgi mīgs tāds, nu, kaut kāds, nezinu, kas viņš vispār ir, vai viņš ir diferenciāls. Bet, nu, oriģināls nav, jā, kaut kāds ir jau stingrāks. Nu, un riepas izvilku 18. gada. No 18. gada man bija palikuši riepiņas, domāju, nu, pabraukt šodien. Tas ir BMW E36, 3-litrīgs benzīna dzinējs iekšā, un pa lielam viss standarts. Mašīna ir sen iegādāts Golfs 4. 1.8 turbo, nu, kas īsti neder šitādai trasei, bet, nu, zin kā, pagājušajā reiz bija kā skatītājs. Protams, jau domāju, ka nebraukšu, bet, nu, kā paskatījās, tad jau viss jau tas benzīns uzvārījās, tas iekšās un ir jābrauc. Izvilka no garāžas aizmugurs. 2 gadu 14 dienas izreikināja, ka nav braukt tā mašīna kustināt. Nu, sadabūju dzīvi un nu, šodien esmu te. 2-litrīgais benzīns, tāds līdzīgs tagad šitam Fordiņam, kas tur stāv. Bet, nu jā, vēl kā normāli, tikai riepas tāds pašokāks ir. Braucu ar Audi Quattro 1.8 turbo. Nekas nav būvēts, abi 2 stoki. Nu, tas ir BMWs E36, sedans rallycrossam gatavots, 3-litra benzīns. Viss kā pienākās. Bija visu laiku brauc ar Audi. Pārgājām uz Subaru. Bet, nu, nav ne turbo, nav ierasts, ir 3 litra atmosfēra. Pats šakarākais, kas var būt, 210 zirgi. Priekš ziemas pietiek, bet, nu, asfalti pa maz, bet, nu, domāsim kaut ko. Es domāju, jāpiedalās sacensībās, jo tu gūsi tās iemaņas, ko vajag uz ielas. Mašīna saslid, tu māki viņu savākt. Jebkuram iesaku to izmēģināt. Prieks pa jauniešiem, ka tik daudz ir, arī meitenes brauc. Šitādā ziemā ir grūti. Un tad slīd un šitien var ļoti labi iepazīt savu mašīnu, skatīties, kā kas valdās. Pārdomāju savus kļūdas, kuras ko darīju nepareizi, un domāju, ko nākamajā braucienā izdarīt labāk. Ej skatīties, kā citi brauc, kas brauc labāk pa manīm. Mācos. Ko novēlēt? Nu, protams, veiksmi un galvenais tehnika, lai paliek dzīve, jā, lai var mājās tikt normāli. Lai iztur līdz beigām. Galvenais ir braukt, jā. Jo vairāk brauc, jo labāk brauks. Galvenais ir izjust visu to gonku, visu to atmosfēru un teiksim tā, izbaudīt dienu.